Sveiki visiem! Mani sauc Aleksandrs Blums. Es strādāju Izglītības un zinātnes ministrijā, pamatā ar zinātnes politiku. Un šodien man uzaicināja vadīt šo sarunu. Un šis formāts tiem, kas nebija jau šorīt pieslēgušies, ir ministrijas iniciatīva, kas saucās Zinātnes ZoomDin, kur visu aprīli mēs sarunājamies ar zinātniekiem, lai atklātu dažādās zinātnes nozarēs, kā ikdienā strādā pētnieki, un arī, lai liktu jauniešiem un skolēniem aizdomāties un apsvērt, izvēlēties zinātnieku vai pētnieku karjeru kā savu karjeras izvēli. Un šodien mūsu saruna būs ar Kasparu Ozolu, kurš ir Elektronikas un datorzinātņu institūta elektronikas un datorzinātņu pētnieks, kā arī direktora vietnieks organizācijām. Un Kaspars nodarbojas ar pašbraucošajām mašīnām, kā daudzi zina, kas noskatījās video pirms šīs sarunas, par ko mēs arī noteikti parunāsim sarunas laikā. Un es gribētu aicināt visus Zoom chatā rakstīt jautājumus, un sarunas beigās Kaspars izvēlēsies interesantāko jautājumu, kur autors saņems pārsteigumu balvu no ministrijas. Un tos jautājumus jūs varat jebkurā brīdī rakstīt, nav jāgaida beigas. Un šī saruna tiek ierakstīta, un pēc tam to varēs noskatīties Zinātne Latvijai Facebook kontā. Un, ja kādam ir tehniskas problēmas vai tehniski jautājumi, tad lūdzu arī to čatā rakstiet, un tad kāds palīdzēs ar to. Tad, es tad dodu vārdu Kasparam Ozolam ar pirmo jautājumu, ar ko nodarbojas Elektronikas un datorzinātņu institūts, un kas ir tavas galvenās pētniecības tēmas? Jā, sveiciens un labdien visiem. Patiesi gods būt šeit un redzēt tik daudz ieinteresēto jauniešu zinātnē. Jā, kā jau minēja, esmu ne tikai direktora vietnieks attīstības jautājumos šeit Elektronikas datorzinātņu institūtā, bet, kā mēs īsāk sakam, vienkārši EDI, bet esmu arī vadošais pētnieks, līdz ar to vadu dažādu projektu attīstību. EDI kopumā specializējās viedo iegulto kooperatīvo sistēmu izstrādē. Tas varbūt tās skan nedaudz sarežģīti, bet tā vienkāršojot ar viedo mēs saprotam, ka mēs radām dažādām elektroniskām sistēmām inteliģenci, būt viņām gudrām, mācīt kaut ko atpazīt, saprast, strādāt ar datiem. Ar iegultām mēs saprotam, ka šo mākslīgo intelektu, ja mēs viņu varam tā saukt, ja šos algoritmus mēs varam ielikt iekšā kaut kādās elektroniskās schēmās, lai tad attiecīgi tās schēmas mēs varētu uzstādīt, teiksim, uz luksoforiem, uzstādīt uz mājām, un lai viņas varētu funkcionēt. Ar kooperatīvām mēs saprotam komunikāciju tehnoloģijas, lai šīs sistēmas var savā starpā sazināties, un ar sistēmām mēs saprotam, ka mēs darām abus. Mēs taisam gan tā saucamos dzelžus, jeb aparatūru, kā piemēram televizors vai telefons, tā ir savu veidu aparatūra. Mēs taisam specifiska veida aparatūru arī. Tāpat arī mēs taisam lietojumu programmas, programmatūru, kas tad vada šo konkrētu aparatūru. Un tas viss mums notiek 4 tādās galvenās tēmās, kas ir viedā veselība, pie kā mēs strādājam. Tās būtu kaut kāds valkājums ierīces, kas monitorē, kā cilvēks kustās, dažādas fizioloģiskos parametrus. Viedā ražošana, tātad sensoru sistēmas, kas spēj monitorēt dažādus industriālus procesus. Tāpat mēs nodarbojamies ar robotiku un mākslīgā intelekta piešķiršanu robotiem. Trešais virziens ir viedā mobilitāte, daudz un dažādi risinājumi, kas ir saistībā ar satiksmes monitoringu, optimizāciju, bet tāpat tas pats iepriekš pieminētais pašbraucošais auto, tātad tehnoloģijas priekš nākotnes pašbraucošiem auto. Un pēdējais, un iespējams, ar ko EDI visvairāk ir zināms pasaulē, ir tieši šīs te precīzi laika mērīšanas tehnoloģijas, kuras mēs izstrādājam, lai mērītu laiku ar 3 pikosekundžu precizitāti. Tas ir 0, ļoti daudz nulīti, 12, un beigās ir cipariņš, un tādu precizitāti mēs spējam nomērīt laiku. Līdz ar to mēs to izmantojam priekš satelīta lāzeru lokācijas. Būtībā ir Zeme, mums satelīta riņķo apkārt, un lai noteikti viņu precīzi pozīciju līdz pat milimetru precizitātei, tad ir nepieciešams šie timeri, lai mērītu gaismas lidojumu līdz satelītam un atpakaļ, un tad to mēs varam izdarīt visprecīzāk praktiski pasaulē.
un mūsu tehnoloģijas lieto Ķīnā, Krievijā un ASV, tā skaitā NASA. Tā kā, jā, šie ir tie galvenie virzieni, ar ko Edija nodarbojās. Pats es sāku savas pētniecības gaitas, strādājot pie tehnoloģijas, ja tā var teikt, analogais ciparu pārveidotājs. Būtībā viss, ko mēs apkārtējā vidē uztveram, vai tā ir skaņa, vai tā ir gaisma, jebkas, viss tas ir tā saucamajā analogā veidā. Un, lai mēs to varētu kaut kādā veidā šos signālus un datus apstrādāt vai vizualizēt savā telefonā, datorā, viņas ir nepieciešams pārvērst digitālā formātā, ciparu formātā. Un tad es sāku šo darbu, lai pārvērstu smadzeņu elektriskās aktivitātes, kas ir nomērīts ar elektrodiem, pārvērst digitālos ciparos, un līdz ar to apstrādāt šos signālus digitāli, mēs varētu vadīt citas mehāniskas ierīces, pieņemsim ratiņkrēslu. Tad tālāk, tā kā tas bija iesaistīts, tas projekts bija saistīts arī ar bezvadu datu pārēdi, būtībā šos signālus mēs pārkodējam uz digitāliem, pēc tam mums viņus vajag pa gaisu noraidīts datoru, tad es veltīju diezgan daudz enerģijas tieši arī bezvadu pārēdē, tad attiecīgi sekoja projekti, kas ir saistīti ar industriju un dažādu mehatronisku, robotisku sistēmu digitalizāciju, piešķirot jaunas funkcionalitātes ražotnēs un iespējas šīm tehnoloģijām. Strādājam pie tā saucamā lietu interneta, jeb modernais IoT apzīmējums, kur mēs tad būvējām ierīces, kas spēj monitorēt dažādas procesus ražotnē, dot atgriezenisko saiti, un tādā veidā mēs varējām uzlabot veiktspēju dažādām sistēmām. Kā viens no piemēriem ir tādas industriāls milzīgas rokas angāros, kas pārvieto paletes ar smagiem objektiem, viņus paceļ, tad viņus virza uz citurienu, noliek lejā, bet tā problēma ir tāda, ka tajā brīdī, kad viņu virza un kad viņu apstādina, tad tā paleta nošūpojās, un tad ir diezgan bīstam gan apkārtēji vidē, gan arī tas operators, kas ar viņu darbojās, viņam ilgāku laiku aizņem, kamēr viņš šūpojās, lai viņi nomierinās, pēc tam nolikt lejā. Mēs uzlikām mazu sensoriņu, kurš mērīja pātrinājumus un spēja noraidīt šo informāciju uz elektriem motoriem, un tajā brīdī, kad viņus stādina, tad tiek izkompensēts motoram ātrums, viņš varēja smuki apstāties tinkš, nolikt augšā lejā, tādā veidā arī neapdraudot apkārtējos un tādas veids. Un visbeidzot, paralēli tam, tā kā tās manas zināšanas, ko es iegūtu Rīgas Tehniskajā universitātē elektronikas programmā ir salīdzinoši horizontāls, tātad datu ieguves, datu apstrādes, signāla apstrādes, bezvadu komunikācija un tāds horizontāls komponents, kurus var izmantot daudz un dažādos pielietojumos, sākot ar viedo veselību, kā es minēju, ar smadzeņu signāliem, tāpat tās arī viedajā ražošanā un tad, protams, visbeidzot arī pašbraucošajos automobīļos, kur arī noteikti nepieciešama elektronikas komponenti, nepieciešams komunikācija, signāla apstrāde un tā tālāk. Jā, es noteikti gribēšu vēl pārunāt katru no šiem blokiem, gan satelīta timeri, gan robota rokas, gan paspērdžošās automašīnas. Bet man ir jautājums, tu teici, ka tu mācījies Rīgas Tehniskajā universitātē, vai bija kaut kas jau vidusskolā, kas palīdzēja sagatavoties Tehniskajai universitātei un pēc tam arī darbam zinātnē? Vai robotikas pulciņi vai vienkārši fizikas stundās kaut kas, ko bija ļoti, ļoti noderīgi iemācīties? Jā, pats es nāku no Misas vidusskolas, relatīvi maza skola laukos. Līdz ar to tās iespējas varbūt tās bija nedaudz ierobežotākas kā lielo pilsētu skolām, bet neskatoties uz to, lielākā pateicība droši vien tai karjeras izvēlē man liek veltīt savam tēvam, Raimondam Ozolam, kurš ir izcils inženieris, vieniem no labākajiem ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē studiju mikrofoniem, kur viņš ir taisījis visu elektroniku. Tas ir mikrofoni Blue savā laikā, pēc tam tas bija Violet Design un Jay-Z mikrofons, un ar tiem mikrofoniem savus albumus ir iedziedājušas tādas zvaigznes kā Lady Gaga, piemēram. Līdz ar to mans tēvs kā inženieris jau nodarbojās ļoti daudz ar elektroniku, un kā jau tas notiek ģimenēs, kad bērnam tēvs ir kā paraugs, un tu skaties, ar ko viņš nodarbojās, ko viņš dara, un aizraujies līdzi ar viņu ar dažādām lietām. Un līdz ar to, lai arī nebija varbūt specifiski elektronikas vai robotikas pulciņi, tad
bija tādas lietas kā interesi par elektroniku kā tādu, diskotēku organizēšanu, un lai diskotēkas noorganizētu, tad bija nepieciešama aparatūra bija dārga, lētāk viņa bija uzbūvēt, tēvam bija spēcīgas zināšanas, kā uzbūvēt dažādu veidu aparatūru, un tad es centos iesaistīties tādos procesos, lai tur uztaisītu pulti, kas pārslēdz no vienas audio kanāla uz otru kanālu, lai uztaisītu smukus pārejas dziesmām, vai arī pie pastiprinātājiem strādāja, lai teiksim, tumbus varēja nopirkt, pastiprinātāji dārgi, un tad paši varēja salodēt pastiprinātāju, lai varētu jaudīgāk šīs diskotēkas uztaisīt. Līdz ar to tas man deva tādu milzīgu atspērienu tieši tajā karjeras izvēlē, un tas kalpoja pa pamatu arī tajā brīdī kā hobijs, un tagad tas jau īstenībā jau arī vēl joprojām kā hobijs, bet jau arī tādā profesionālā ievirzē. Jā, un droši vien daudziem būs aktuāli šī ideja atrast kādu mentoru, kas palīdz un parāda, kā to visu darīt. Un te es noteikti gribētu atgādināt, ka zinātniski pētnieciskais darbs, jeb ZPD, ir labs tāds iemesls uzrunāt kādu no malas un teikt mammai, lai tu man parādi, kā darboties ar šo daku vai kādu citu ierīci, piemēram, vai mikrosējumu uzdizainēt. Tā noteikti arī ir lieliski iespēja. Tagad es gribēju pievērsties pirmai tēmai, kas ir pašbraucošās automašīnas. Ir tāda Kia elektriskā, es esmu viņā arī, man ir bijis tā veiksme viņā drusku pavizināties, kas brauc pati un viņai uz jumta ir šī LiDAR sistēma. Cik sen jūs šo automašīnu uzbūvējāt un kādā stadijā viņa šobrīd jums ir? Jā, šobrīd Kia elektriskā Kia mums ir trešā mašīna, trešais prototips, teiksim tā. To visu mēs aizsākām 2010. gadā, kad mums bija pētnieks, vadošais pētnieks Leos Saļāvo, kas aizsāka to virzienu, un komanda nolēma pieteikties tādām diezgan prestižām starptautiskām sacensībām, kas saucās Grand Cooperative Driving Challenge, jeb kooperatīvās braukšanas izaicinājums Nīderlandē, kur tad sabrauc no visas Eiropas komandas, kas būvē šos pašbraucošos auto un mēģina uztaisīt sistēmu, kad mašīnas savā starpā sazinās un pieņem kopējs lēmums. Kā viens no piemēriem ir šoseja, braucam divās joslās, visas mašīnas brauc un priekšā ir, teiksim, avārija. Un kā jau tas ierasts ikdienā, tad cilvēki tur pamājot viens otram ar rokām, kaut ko brauc šeit, brauc šitā, uztais rāvējslēdzēja principu, kad, brauc viena mašīna, otra iekļaujās, tad nākamā aizbrauc, nākamā iekļaujās. Un no divām rindām smuku uztais rāvējslēdzēja principā smuku vienu rindu. Un tad tajā izaicinājumā tad arī tas mērķis arī bija, kad būtībā uztaisīt, ka mašīnas pašas komunicē viena ar otru, tiek elektroniski vadītas gāzes, bremzes, pedāls, stūra, un tādā veidā tad mašīnas var saplūst vienā rindā. Un tas viss sākās 10. gadā, lai 11. gadā mēs varētu piedalīties šajās sacensībās. Vēlāk arī 16. gadā mēs piedalījāmies, tā kā aizsākums 2010. gadā, un vēl joprojām ar to nodarbojamies daudzos citos Eiropas projektos kopā ar lieliem industrijas spēlētājiem. Mums ir projekti kopā ar tādiem ražotājiem kā BMW, Audi, Volkswagen, Volvo, tā kā strādājam ar lielākiem ražotājiem kopā, lai taisītu tehnoloģijas, kas būs nepieciešams pašbraucošiem auto nākotnē. Jāsaka gan, ka mūsu mērķis nav radīt visu pašbraucošu auto, jo tas ir pārāk komplicēts un sarežģīts darbs, pie tā strādā 100 000 inženieri, pētnieki, zinātnieki, tā kā tas ir pārāk sarežģīti priekš mums, kā iestādes, kurā ir apmēram 110 darbinieki. Tas ir pārāk sarežģīti. Līdz ar to mēs esam atraduši savu nišu un mēs fokusējamies specifiski uz kaut kādām specifiskām tehnoloģijām, kas būs nepieciešams šiem pašbraucošiem auto. Un kā piemērs ir tas iepriekš minētā komunikācija ierīce, kura būs nepieciešama nākotnē, lai mašīnas savā starpā spētu komunicēt, efektīvāk izbraukt krustojumus, apbraukt avāriju vietas un tā tālāk. Citas tehnoloģijas ir saistītas ar jaudas sadalījumu starp riteņiem, pie kā mēs esam strādājuši. Tāpat mēs arī esam strādājuši pie apkārtējās vides uztveres sistēmas, kas spēj pieņemt ar mākslīgā intelekta palīdzību lēmumus situācijās, ja kāds no sensoriem vairs nestrādā. Un Aleksandrs jau minēja, ka viņš ir redzējis šo LiDAR sensoru, bet tas ir tikai viens sensors. Jāsaka gan, ka ļoti dārgs sensors. Varbūt izstāst ātri, kas ir LiDARs, tiem, kas šo terminu nezinu un nezinu, kas tas ir.
Jā, lidar sensors, tas ir sensors, kas būtībā izstaro lāzeru impulsus uz visām malām un mēra atstarojošo signālu, gaismas signālu, mēra laiku, tādā veidā spēj noteikt distanci līdz objektam, kur viņš ir. Un viņš ļoti ātri griežās, izstaro 32 lāzerus uz visām iespējamām pusēm, ja tā var teikt, un iegūst priekšā tādu kā 3D virtuālu bildi, saprotot, kas tur atrodas. Un pakļaujot šos datus dažādiem algoritmiem, mēs jau varam atpazīt dažādus objektus. Vai tā ir mašīna, vai tā ir koks, vai tas ir koks, vai tas ir cilvēks, un tā tālāk. Tādā veidā būtībā piešķiram mašīnai redzi. Bet ar to lidar sensoru ir sava veida arī izaicinājumi un problēmas. Tā, piemēram, ja ir biezāka migla, vai arī ir objekti, kas sliktāk atstaro šos te gaismas impulsus. Tāpēc ir nepieciešama papildu sensori, kas ļautu kompensēt šos trūkumus šim lidar sensoram. Līdz ar to mums ir arī 12 kameras un mums ir arī 5 radari. Tādā veidā, sapludinot visus šos datus kopā, mēs varam iegūt daudz pilnvērtīgāku skatu un bildu un arī precizitāti par apkārtējo vidi, kas notiek. Un tad, tad mēs būtībā simulējam situācijas, kas notiek, ja kāds no šādiem sensoriem beidz strādāt. Tāds vienkāršākais piemērs ir kamera. Mēs brauc garām smagā mašīna, iebrauc peļķē, dubļi virsū uz kameras, kamera vairs neko neredz, mašīna avarē iespējams. Un tad mums ir nepieciešams radīt algoritmus un sistēmas, kas spēj reaģēt šādām situācijām, spēj sevi pārkonfigurēt vai arī likt uzsvars uz citām kamerām, pēc no tām mēģināt iegūt bildi, mēģināt aizstāt kaut kādas melnās līnijas, kas nav redzamas, aizpludināt ar citu informāciju. Tā kā, šāda veida izaicinājumi un pie šāda veida problēmām mēs šobrīd strādājam tieši pašbraucošā automobīļu jomā. Un izklausās, ka ļoti daudz no tiem ikdienas izaicinājumiem, ar ko jūs strādājat, ir tieši vairāk šīs programmatūras pusē. Kad ir gan jāzina tā elektronikas, jeb hardware pusi, gan arī šī programmatūras pusi. Ja ir kāds skolēns, kas šo klausās, kam ļoti patīk elektronika un kas nav vēl mēģinājis tur kodēt Arduino vai iet šajā programmatūras virzienā. Cik svarīgi ir tas, ka ir abi šie bloki vienam konkrētam cilvēkam? Vai sadalās ir programmatūras cilvēki un tad ir hardware cilvēki tomēr? Es teiktu, ka var sadalīties, var pilnīgi noteikti būt programmētājs, kas nezina ļoti daudz mazus knifiņus tieši par elektronisko pusi. Protams, viņam jābūt kaut kādai pamata izpratnē par to, kā, teiksim, konkrētais čips strādā vai konkrētā elektronika ir uzbūvēta, bet viņam nav jāzina daudz un dažādas smalkas detaļas, kas ir attiecībā uz elektronikas būvēšanu. Protams, ir cilvēki, kas zina abas šīs lietas, un tas ir ļoti apsveicami, bet es teiktu, ka tā nozara kopumā jau tik ļoti ir sarežģījusies, kad šie speciālisti sāk specializēties ļoti šaurās nišās, jo to visu zināt, visas tās nianses un smalkās lietiņas, tas kļūst pārāk sarežģīti. Līdz ar to, tā atbilde varētu būt, ka tas noteikti ir iespējams, bet zināt kaut kādā pamatlīmenī vai no programmatūras puses kaut ko vai programmētājiem no elektronas, tas tikai nāk pa labu, jo beigās ir jāveido kopēja sistēma un ja ir izpratni pa citiem blokiem, citām lietām, ko citi tavu kolēģi būvē, tad ir daudz vieglāk to sistēmu uzbūvēt pareizāk un ātrāk. Jā. Un tad, pabeidzot par šo pašbraucošo mašīnu, man ir pēdējie 2 jautājumi. Pirmais jautājums ir, kāpēc šī mašīna ir elektriskā mašīna? Vai tur ir kaut kāda papildu loģika, vai tikai tāpēc, ka nākotne ir elektriska, un tad pie viena var eksperimentēt ar elektromobīļiem un eksperimentēt ar pašbraucošām mašīnām? Tas viens no kritērijiem, kāpēc mēs pārgājām no iekšdedz dzinēja automašīnas, kas bija gados jau arī diezgan veca, uz daudz modernāku, jaunāku un arī elektrisku, bija tas, ka, lai šo mašīnu vadītu, mums ir jāpieslēdzās mašīnas iekšējai sistēmai. Un, ja mašīna nav gana digitalizēta, tad ir daudz izaicinājumu. Kā piemēram, mūsdienu automašīnā mēs stūri, gāzes pedāli, bremzes pedāli varam kontrolēt elektroniski. Kad vecākām mašīnām tas viss tā gluži nebija, un tur bija jātaisa manuāli
ar pneimatiku kaut kāda sistēma, kas spiež bremzi kaut kādos brīžos. Tad bija jātaisa kaut kāds mehānisks veidojums, kas griež stūri. Tas būtībā paņēma ļoti daudz resursus, lai pielāgotu automašīnu un neļāva mums tik daudz koncentrēties tieši uz pētniecības aktivitātēm, kas ir tas lielais mūsu mērķis. Līdz ar to nopirkt jaunu mašīnu bija tikai tāds loģisks solis, jo viņu ir daudz vieglāk kontrolēt, neveltot daudz enerģijas, netaisot dažādas individualizētas mehāniskas ierīces, lai tikai kontrolētu. Un tas viens no sarežģītākiem, teiksim, ir ātrumkloķi kontrolēt. Ielikt pirmajā robā, otrajā, trešajā, lai gan, mums bija automātiskā kārva, bet tāpat tās pārslēgt no braukšanas režīmu uz atpakaļgaitu un tādas lietas. Tur bija būtībā jābūvē robotiska sistēma, kas to visu kontrolē. Elektroauto tas daudz vienkāršāk, tur ir impulss braucams priekš, impulss braucams uz atpakaļ, viss. Un tas ļoti atslogo rokas mums no lietām, kuras īstenībā jau zinātniekam īsti nevajadzētu darīt, viņam vajadzētu vairāk fokusēties tieši uz tām intelektuālajām lietām, piešķirt to inteliģenci automašīnu. Interesanti. Un kāda ir tava prognoze par to, kad tās pašbraucošās automašīnas kaut kādā specifiskā pielietojumā parādīsies uz ielām Latvijā? Ļoti, ļoti grūti ir prognozēt, un jo mēs vairāk pie šīs jomas strādājam, jo es vairāk skeptisks palieku par to. Joma tiešām ir izcili sarežģīta, un tas tik ātri nenotiek, un tajā profesionālajā vidē tur tiek definēti 5 autonomitātes līmeņi, un 5. nozīmē to, ka cilvēks var mašīnā gulēt un automašīna jebkādos apstākļos aizvedīs no punkta A uz punktu B. Bet, teiksim, daudziem ir priekšstats, ka Tesla ir jau pilnībā autonoms auto, lai gan pēc tiem 5 līmeņu sadalījumi viņi ir kaut kur starp 2,5, varbūt tagad tās ar jaunajiem tiem paziņojumiem, ko Tesla nāk klajā, viņi varbūt sasniegs 3. līmeni. Līdz ar to līdz 5. līmenim ir liels ceļš, un jo tālāk iet, jo tā sarežģītība tikai aug. Protams, pašbraucošam auto braukt skaistā saulainā Kalifornijā ir viens, otrs ir braukt, teiksim, pa to pašu Latviju, ziemā, dubļi, nevienu līniju, neviens sensors neredz, ir sniegs, viss krīt iekšā visos sensoros, pilnīgi citi izaicinājumi, pilnīgi citā līmenī vajadzīgas tās tehnoloģijas, lai viņas funkcionētu tiešām labi. Līdz ar to tur ir ļoti garš ceļš ejams. Agrāk es teicu drīzāk uz kaut kādu 2050. Gadu, redzot pēdējā laika progresu, kas ir noticis un diezgan strauji attīstās. Iespējams, tas varētu būt jau kaut kādos 40. gadā, teiksim. Protams, būs kaut kāda atsevišķa gadījuma, un jau tagad tiek prezentēta atsevišķi gadījumi, kur, teiksim, mini autobus uz 20-30 km/h spēj no vienas universitātes mājas aizbraukt līdz otrai universitātes mājai, bet tie ir ļoti šauri gadījumi, kur tiek ceļš apzīmēts ar speciālām līnijām un ieprogrammēts maršruts, sazīmēts kartes, pa kur jābrauc. Ļoti, ļoti pielāgots konkrētam vienam specifiskam gadījumam, tad tas strādā un liekas, ka ir ļoti autonomi un wow, kā tas notiek. Bet, lai tiešām tas aizstātu mūsdienu auto, kad es mājās vienkārši iesēžos, vienkārši nosaucu jebkādu distanci, galamērķi, kurus vēlos aizbraukt, un lai vai kāda apstākļa, lai vai kas, un man tiešām aizvedīs daudz drošāk, kā to dara cilvēks. 40. 50. gads, tur ir pietiekami daudz izaicinājumu, jā. Un es saprotu, ka daudz prognozē arī speciāls joslas, kur ļoti lēni var kaut kādu specializētu kravas automobīļu braukt. Latvijā ir kaut kāda interese par to bijusi? Kaut kādu pilotu taisīt vai mēģināt to ieviest? Jā, kopumā ir izveidota darba grupa, kur ir iesaistītas ieinteresētās personas, tāpat ir sadarbība ar CSDD. Šobrīd aktīvi mēģinām strādāt pie tā, ka tiek tiešām ieviesti kaut kāda pilotu teritorija, kurā tad drīkst testēt šos pašbraucošās automobīļus uz reālas ielas, jo tas tomēr ir sava veida risks un bīstamība. Šobrīd mēs to darām slēgtā trasē, vai arī darām to mūsu teritorijā izveidotā tādā speciālā ceļa posmā. Līdz ar to, protams, lai tehnoloģiju validētu, ja pierādītu, ka viņi spēj strādāt reālos apstākļos, viņi būtu jātestē reālos apstākļos, un pie tā noteikti tiek strādāts. Un šobrīd ir mums arī uzsācies tāds 5G Roots projekts, kur tad mēs plānojam pat arī
sarunāt ceļa posmu, kas šķērso robežu no Latvijas uz Igauniju un tad palaist kooperatīvā braucienā vairākas mašīnas, kas savā starpā komunicē, vēro apkārtējo vidi un pa 5G tīklu spēj nodrošināt komunikāciju un spēj veikt visādus manevrus, pārvietoties uz reālas ielas, kas ir jau jauns izaicinājums, un līdz ar to mums arī ir tāda aizrautība attiecībā uz to, un nevaram sagaidīt, ka mēs varēsim to visu testēt uz reālu ceļu. Interesanti. Ok, tagad es aicinu visus klausītājus jau sākt aktīvi gatavot jautājumus un likt viņus čatā. Atcerieties, ka būs arī balva labākiem jautājumam. Un Daniels čatā jautā, runājot par iepriekš minēto satelītu taimeri. Vai jūs izmantojat atomāro pulksteni vai arī cenšaties atrast precīzāku laika mērīšanas ierīci? Es, diemžēl, baidos, ka šo jautājumu nevarēšu atbildēt, jo tas nav mans virziens. Sākumā es minēju, ko kopumā Edī dara pa dažādām jomām, un tieši pie kosmosa tehnoloģijām un timeru tehnoloģijām es īsti nestrādāju, līdz ar to man laikam nebūs kā īsti nokomentēt šo jautājumu. Jā, es laikam pat nevarēšu, negribās izdarīt nepareizs minējums, teiksim tā. Jā, un man tieši arī par šo projektu bija vēl viens jautājums, kas man ienāca prātā, ir, ka šo tehnoloģiju jau reāli izmanto praksē un ir arī komerciāla interese par šo tehnoloģiju. Kā būtu, ja, piemēram, es esmu, universitātes students un gribu nākt uz Edī, bet mana ambīcija dzīvē ir kļūt par nākamo Elonu Musku, piemēram. Cik parasti ir tāda, vai pieņemama ir tāda karjera drusciņi pastrādāt zinātnē, ļoti šauri kaut ko atklāt, izgudrot, saprast, kā tas strādā, un tad pēc tam pāriet uz komerciālo sektoru un to komercializēt? Jā, tāda iespēja ir, un tā ir pilnīgi noteikti apsveicama lieta, ko darīt, jo mums kā zinātniskajam institūtam mērķis ir ne tikai nodarboties pētniecību, bet arī izglītot jauniešus, dot viņiem prakses iespējas, dot darba iespējas, veicot darbu, attīstīties kaut kādā konkrētā nozarē. Un tas ir tikai dabiski, kad šie zinātnieki sasniedzot kaut kādu briedumu līmeni, daži no tiem nolēma doties komerciālā sektorā, vai nu komercializējot šo tehnoloģiju, vai atverot kaut kāds jauns idejas un realizējot tās. Tā kā tas pilnīgi noteikti ir iespējams, un mēs tikai priecājamies par cilvēkiem ar lielām ambīcijām, gan no zinātniskā skatu punktu, gan arī priecājamies par tiem, kas pēc tam ir aizgājuši komerciālā sektorā, uztaisījuši veiksmīgu biznesu, balstoties uz šīm zināšanām, ko ir ieguvuši Edī. Tā kā tas viss ir iespējams. Tā, es gaidu vēl jautājumus. Atcerieties, ka jūs varat prasīt, piemēram, par robotu rokām, par paspraucošajām mašīnām, par to, kā tikt līdz pētnieka lomai, kā tikt par pētnieku, kā arī kaut kāds ikdienišķs jautājums varbūt par pētnieku ikdienu, var droši čatā prasīt. Tad par to pētnieka ikdienu, kā izskatās tipiska diena Edī pētniekam? Tagad tās Covid ierobežojuma dēļ ir krasi pamainījies, varbūt tas, kā mēs parasti strādājam, bet kopumā, jā, tādā veiksmīgā projektā, jā, pētnieki būtībā pārsvarā ir piesaistīti kaut kādiem zinātniskiem projektiem. Projekts ir rakstīts, mums ir īstenībā ļoti daudz starptautisku projektu, un tad kopā ar starptautiskiem partneriem rakstam projektu pieteikumus, kur tad, teiksim, industrija, kaut kādos konkrētos gadījumos industrija definē kaut kāds izaicinājums, ko viņi nespēja atrisināt un kur viņi grib redzēt risinājumu. Citreiz paši zinātnieki nāk ar savu iniciatīvu, viņš ir ļoti aizrautīgs, teiksim, par robotu rokām, bet viņš redz, ka nekur internetā nekur nevar atrast, kā ir atrisināts, teiksim, jautājums, kad robotu roka paņem patvaļīgi izmētāts objekts. Un tad viņš saka, hei, mums vajadzētu nodarboties to, pamēģināt to atrisināt. Es redzu, ka pasaulē neviens to nav izdarījis, mēs to vēlamies izdarīt. Līdz ar to tad projekts ir uztaps, ir uzrakstīts šie izaicinājumi. Darbinieks nāk uz darbu, protams, ir katram projektam ir savs zinātniskais vadītājs, līderis, kas tad definē konkrēts uzdevums soli pa solim, kas ir jādara, lai sasniegtu šo te rezultātu. Un tad, jā, zinātnieks ierodoties darbā,
Mums ir vai nu ikdienas sapulces no rīta, teiksim, 10-15 minūtes, vai arī cita taisa reizi nedēļā, bet bišķiņ garāks sapulces, kur tiek nodefinēti konkrēti darbi, konkrēti mērķi, kas ir jāsasniedz pa nedēļu. Un līdz ar to diezgan vienkārši darbinieks ierodās darbā. Nezinu, kāds izdara varbūt kafiju un ķerās klāt un mēģina risināt šos izaicinājumus. Un ja tas ir saistīts ar specifiskas infrastruktūras vai aparatūras izmantošanu, tad, protams, sanāk iziet ārpus sava kabineta, teiksim, lai notestētu kādu modulu kaut kādā specifiskā ierīcē, teiksim, notestēt, vai uzbūvētais prototips strādās dažādās temperatūras diapazonos pie dažādiem mitruma līmeņiem. Tāpat varbūt tās ir kaut kas jāsalodē, tad ir vai nu pašam sava darba stācija, vai ir kaut kas jānomēr, tad var aiziet uz citurien, mums ir prototipēšanas telpas, kur to var darīt. Līdz ar to, jā, tā diena paiet bieži vien arī eksperimentējot, jo pētniecība nav tāds, teiksim tā, zināms process, kur tu visus soļus zini, tāpēc tā arī saucās pētniecība, ka tu būtībā eksperimentē ar kaut ko tik ilgi, mēģinot sasniegt rezultātu, un bieži vien ir tā, ka tev nesanāk, un ar kaut kādu 20. 30. reizi, un man pat ir kolēģis, kurš ir mēģinājis vienu problēmu risināt 2 gadus, un pēc 2 gadiem viņam sanāca, un iedomājieties, cik viņš bija laimīgs tajā brīdī, ja? Bet kopumā, jā, tie ir tādi mēģinājumi rast risinājumu tam, kam neviens pasaulē vēl nav spējis atrast risinājumu. Un tas viennozīmīgi ir sarežģīti, bet savā ziņā arī ļoti kreatīvi un interesanti, jo zinātne pat pa sevi ir ar savā ziņā varētu būt saukties kā tāds bišķiņ māksliniecisks kreatīvs process, jo tur ir jābūt izdomai, idejām, un tikai tādā veidā mēs varam nokļūt pie risinājuma. Izklausās ļoti dinamiski. Tagad ir ienācis jautājums no Emīla, kurš, manuprāt, ļoti labs jautājums. Viņš jautā, vai ir jāmaina ceļu struktūra, apzīmējumi, nomales un citi aspekti, un varbūt asfaltā vai citos pārklājumos var iebūvēt kādus raidītājus, kas tad palīdzētu tām mašīnām precīzāk orientēties un, piemēram, sliktas redzamības apstākļos turpināt kustību. Es domāju, ka viņš runā par šo V2I, Vehicle to Infrastructure, kas ir laikam... Jā, tas ir ļoti labs jautājums, bet tāda ātra atbilde uz to jautājumu ir jā, būtu super, ja mēs visu kaut ko varētu iebūvēt infrastruktūrā, ceļā, luksaforos, vēl kaut kur, bet tas galvenais šķērslis ir izmaksas. Šobrīd nomainīt visu infrastruktūru uz kaut ko gudrāku, labāku, tie būtu miljardi, ja ne triljoni izmaksas, un kā nesen Toyota prezidents bija teicis, kad aprīkot Japānu visu ar elektro uzlādes stacijām jau vien izmaksātu, viņš tur bija aprēķinājis konkrētu summu, negribu samaloties cik, bet tas bija kosmisks skaitlis. Nemaz nerunājot par to, ja mēs gribētu katru kilometru ceļa posmu aprīkot ar kaut kādiem sensoriņiem, norādēm, katru luksaforu ar komunikāciju ierīci un tā tālāk. Tas būtu milzīgs izmaksas, bet virziens ir ļoti pareizs un tas visdrīzāk notiks. Vienkārši tas notiks ļoti lēni un pakāpeniski. Šobrīd tie pašbraucošie automobīļi, kas tiek dažādās vietās radīti, gan arī pie mums šeit Edī, bet arī tā pati Tesla, Google un citi ražotāji, viņi būtībā, ko viņi dara, viņi mēģina pielāgoties jau esošai infrastruktūrai. Bet, protams, kā es minēju, šie te specifiskie mazie autobusiņi, kas ved no universitātes, teiksim, vienas mājas uz otru, ja tas īsais posmiņš ir, teiksim, tikai 1 kilometrs, tad tieši tā arī viņi dara. Viņi liek specifiskus apzīmējumus uz ceļa, ko vieglāk atpazīt, teiksim, ar kamerām šim mazajam busiņam. Tāpat tās viņi iebūvē varbūt tās arī kaut kādas induktīvās cilpas, kas uzreiz viņiem neļauj izbraukt no konkrētas trajektorijas. Līdz ar to, jā, tas ļoti atvieglotu mums darbu, bet tā kā tās ir ļoti milzīgas izmaksas, tad mēs ar to piebremzējam un mēģinam pielāgoties esošai infrastruktūrai un vidē. Jā, un tad, protams, viena problēma ir izmaksas, otra problēma ir, ka katra valsts tomēr tipiski mēģina kaut kādus savus standartus ieviest un harmonizēt šo standartus globāli. Noteikti arī ir milzīgs izaicinājums praksē. Tā, tagad šeit Vladislavs jautā, ka gadus atpakaļ bija izveidots doma eksperiments par morāles izvēlēm pašbraucošām mašīnām.
Respektīvi, tur bija laikam tāds iespēja tai mašīnai vai nu nobraukt vienu gājēju vai nobraukt kaut kādus tur vairākus gājējus, mainot savu rīcību. Un, ir dažādi šīs morālie eksperimenti. Kādu izvēli būtu jāprogrammē izgudrotājiem? Un varbūt man ir papildinošs jautājums, cik ļoti jūs arī par šo domājat, Edī, domājat par pašbraucošām mašīnām? Jā, tas viennozīmīgi ir ētikas jautājums, un pie tā ļoti smagi tiek strādāts. Un jau šobrīd pat varbūt liekas, ka tās tehnoloģijas būtu diezgan augstā attīstības līmenī, lai varētu palaist jau kaut kādā gatavības līmenī šos pašbraucošos auto uz ielas, bet tas, kas visu to bremzē, ir likumdošana un ētikas jautājumi, jo tajā brīdī, kad automašīnas algoritmi pieņem lēmumu, un notiek negadījums, tad nav īsti skaidrs, kam nosacīt, ja tā var teikt, uzvelt atbildību. Vai tam koda rakstītājam, vai autoražotājam, vai apdrošinātājam, vai kā tas notiek. Un, protams, tie ir ētiski jautājumi un sarežģīti jautājumi. Šobrīd es esmu pats personīgi iesaistījies vienā tādā kost iniciatīvā, kur šie jautājumi tiek risināti. Bet šobrīd, Edī, vairāk vai mazāk mēģina fokusēties tieši uz šīm tehnoloģijām, cerot, ka būs cilvēki, kas ir daudz pieredzējušāki tieši ētikas jautājumos, kad atrisinās šīs problēmas, un tad mēs attiecīgi varam to dizainu, jeb sistēmas, kā mēs viņam esam būvējuši, pielēgot. Jā. Un tad, protams, tur arī šajos ētikas jautājumos nāk iekšā tā saucamā tramvaja problēma, kad tramvajs dodās pa ceļu un nobrauc vienu cilvēku, vai arī tu iejaucies sistēmā un mēģina izdarīt mazākus bojājumus apkārtēji vidē, teiksim, nobraucot kādu dzīvnieku, nevis cilvēku, bet tad tev nāk virsū sirdsapziņa, jo tu esi iejaucies šajā lēmumā. Un līdzīgi arī ar mašīnām tas ir. Jā, un te es vēl parādīšu vienu resursu. MIT pētnieki izgudroja tādu moral machine, jo īstenībā jau ētika ir, katrai sabiedrībai ir savas kaut kādas ētikas normas, kas ir pareizi izvēle, kas ir nepareizi izvēle. Un tur var iet cauri scenārijiem un atbildēt, kas tā aizpildītāja prāta būtu ētiski pareizā izvēle. Un tad pēc tam viņi apkopo statistiku par dažādām valstīm, un tad to var izmantot, lai ieprogrammētu kaut kādas sabiedrībā pieņemtas ētikas normas atsevišķās valstīs iekšā. Tagad mums ir palikušas 3 minūtes, un es piedāvāju to, ka es nolasīšu visus jautājumus, kuriem mums nebija laika, un tad, Kaspar, tu varēsi atbildēt vienu no tiem jautājumiem, un tad beigās būs arī jāizvēlās labākais jautājums, kas dabūs ministrijas spēcbalvu. Tad pirmais jautājums, vai nākotnē būs iespēja pašam pārveidot savu elektrisko auto uz mākslīgā intelekta vai, iespējams, bija domāts, automobīli, piemēram, veidojot noteiktai mašīnai mākslīgā intelekta komplekts ar sensoriem un moduļiem. Tad, tāds jautājums par to, vai cilvēkam būs pašam iespējas darboties ar savu mašīnu, ja šī mašīna kļūst par datoru. Tad vēl viens jautājums ir, jūs teicāt, ka jums agrāk bija pieredze ar audio tehniku un to būvēšanu. Cik aktuāli vēl šodien ir elektrovakuma lampas pastiprinātāji? Un cik skaņas elektroniskā apstrādē var realizēt elektrolampas skaņas efektu? Ļoti tehnisks jautājums. Tad šeit ir vēl, šeit vēl ir viens jautājums arī par šīm morālajām dilēmām. Un Eriks jautā par vienu specifisku konkrētu morālu dilemu. Tad šeit ir vēl viens jautājums par to, cik varētu maksāt pašbraucošos automobīlus salīdzinājumā ar parastu automobīlu. Kā autonomie auto miedarbojoties ceļu satiksmē ar citiem auto, kurus vada cilvēki ar grūti paredzamiem manevriem, respektīvi ir kaut kāds cilvēciskais elements un kā šīs automatizētās sistēmas ar to tiek galā. Un tad pats pēdējais ir, vai mākslīgā intelekta mašīnām ir kāds algoritms, kas reaģē uz nepazīstamiem objektiem, piemēram, ziloni Latvijā. Kaut ko tādu, kas nav iepriekš redzēts. Ok, daudz jautājumu, un uz katru varētu ilgi un dikti atbildēt. Objekti neatkarīgi, vai tas ir zilonis vai jebkas cits. Šobrīd vismaz mūsu automašīnas, domāju, arī citas
viņu noteikti atpazīst kā objektu, un nav svarīgi, varbūt tās tik svarīgi atpazīt, vai tas ir zilonis, vai tā ir māja vai mašīna. Ir svarīgāk atpazīt, ka tas ir objekts, kas ir ceļa priekšā, traucē, un mums ir jādomā, vai nu apstāties, vai kā viņu apbraukt. Līdz ar to tā klasifikācija varbūt nav tik kritiska, atpazīt konkrēti, kas tas ir pa objektu, bet drīzāk saprast, cik viņš ir liels, precīzi zināt, cik viņš ir liels, kā viņu apbraukt, vai nu bremzēt. Īstenībā arī paredzēt viņa trajektorijas, un tajā brīdī, kad viņš aiziet aiz smagās mašīnas, kur mēs viņu neredzam, mums ir jāspēj sarēķināt pēdējais viņa punkts, kur mēs viņu redzējām, ar kādu ātrumu viņš pārvietojas, un jau paredzēt, ka viņš varētu izskriet priekšā un jau laicīgi samazināt ātrumu. Tādas lietas ir, ar ko mēs nodarbojamies arī. Tad vēl bija jautājums par lampu pastiprinātājiem. Protams, digitalizācija un visas jaunās tehnoloģijas, vispārējais iet uz priekšu, bet ir teiksim, tādi entuziasti, kas uzskata, ka uz lampām balstīti pastiprinātāji, viņiem ir mīkstāka skaņa, un tas ir vairāk, teiksim, tāds gaumas jautājums. Līdz ar to vēl joprojām tiek ražot, protams, pastiprinātāji, lampu pastiprinātāji un tādu kvalitīvu lampu pastiprinātāji maksā krietni vairāk nekā klasiski, kā mēs to izprotam uz tranzistoriem vai uz čipiem balstīti pastiprinātāji. Līdz ar to, lampu pastiprinātājs, es domāju, netik ātri nomirs. Līdz ar to es domāju, ka viņš būs, jo tur ir savs akcentiņš, kurš katrs varbūt pat nespēj sadzirdēt, bet tā ir tāda specifiska lieta, saucās audiofīļi, kas mīl šīs lietas un spēj sadzirdēt tās lietas. Par to, vai automašīna būs kādreiz personīgā, ja es pareizi sapratu, tad, jā, protams, automašīnas paliek, ir tāds termins vehicle as a service, kur būtībā, jā, automašīna ir kā servis, nevis tavs privātais transporta līdzeklis, jo tā problēma ir tajā, ka 99 vai 98% laika privāta automašīna stāv un tevi gaida, ka tu brauksi. Līdz ar to ir saprast, ka labāk ir, kad automašīna izmantot 100% kapacitātē un dalīt šos izdevumus, apdrošināšanas, remontu un vispārējos izdevumus starp lietotājiem. Un mēs jau redzam to ar skūteriem, ar riteņiem, ka mēs varam, un jau arī ar automašīnām Latvijā, ka mēs varam vienkārši izīrēt automašīnu. Tajā brīdī, ka viņas kļūs pilnīgi autonomas, es domāju, ka tas vēl jau vairāk aktualizēsies. Bet automašīnas kā tādas visdrīzāk nekur nepazudīs, līdzīgi kā ar zirgiem, kad tas pāries tādā hobija līmenī, kad ir ļoti elitāras sacensības ar zirgiem, tāpat iespējams būs elitāras sacensības ar automašīnām, bet tāda lielā cilvēku plūsma masa visdrīzāk varētu lietot šos autonomos auto, kas pieder vienkārši kaut kādai kompānijai, tiek maksāti īri un tiek izmantots tikai tajos brīžos, kad ir nepieciešams. Tā, vai es nosedzu visus jautājumus? Gandrīz, jā, bet es domāju, mums laiks ir jau 3 minūtes kā beidzies, tā kā tagad tev ir jāpieņem izvēle, kurš jautājums tev likās visinteresantākais, kurš saņems spēcbalvu. Es nezinu, vai es viņu varētu nosaukt par interesantāko jautājumu, bet pilnīgi noteikti vissamulsinošāko jautājumu bija par šiem atomu pulksteņiem, un tas būs man papildus interesi tagad aiziet pie grupas līderiem un aprunāties un saprast, ko tad viņi tur ir salikuši tajā tehnoloģijā iekšā, uz kā viņi ir balstīta, kā viņi strādā, lai nedaudz vairāk izprast to visu un varētu nākamreiz atbildēt uz šādu veidu jautājumu. Līdz ar to noteikti balvu cilvēkam, kas mani samulsināja, jo mani samulsināt ir grūti, teiksim tā. Tad, jā, es tiešām apsveicu Danielu un lūgums Danielam vērties pie savas skolotājas, un tad skolotājai rakstīt e-pastu uz zinātne@izm.gov.lv, un tad mēs sarunāsim, kā tā balva tiks nogādāta. Tā kā vēlreiz liels paldies, Kaspar, kad šodien iepazīstināja visus ar savu zinātnes nozari. Un tāds noslēdzošais jautājums, vai ja kādam jaunietim interesē kaut kāds specifisks jautājums par EDI vai par ir kāds karjeras jautājums, vai ir kaut kāda iespēja ar tevi sazināties? Droši, jā. Mēs kopumā lūdzam visus interesantus, kam interesē prakse, bet ne tikai īstenībā arī ar zinātnes pētnieciskā darba izstrādi. Ja interesē tieši EDI pētniecības virzienos izstrādāt savu zinātnes pētniecisko darbu,
tad droši drīkst rakstīt uz info@edi.lv. Pievienojam zinātniskā pētnieciskā darba gadījumā pievienojam īsu aprakstiņu, dažas rinkops par to, kāpēc interesē šī tēma, kāpēc gribētos tieši Edi varbūt tās nākt un realizēt šo darbu. Un, mēs esam gan atsaucīgi un piemeklēsim kādu vadītāju, kurš palīdzēs gan ar tehniskām lietām, gan izdomāsim, palīdzēsim varbūt uztaisīt to tēmu vēl interesantāku, nodefinēsim kaut kādus uzdevumus, ko vajadzētu papētīt, un tad jau varētu uzrakstīt arī kopā zinātnes pētniecisko darbu. Tā kā droši rakstiet. Labi, liels paldies. Tad tiekamies visi nākamajā zinātnes Zoom sarunā. Paldies visiem. Vislabāk.